Mani sauc Emīls, esmu video operators un filmēju jaudas klipu. Tad, kad jau sazinājāmies caur telefonu, tad sapratu, kad sakrīt tās virziens abiem, gan grupai, gan man. Ir vienāds virziens, skatījums uz to, kā tas varētu izskatīties. Latviski, daba, simbolismi, visādi rituāli. Un, tas man pašam ļoti patika, kad uzreiz bija tāda sadarbība, kad vienots skatījums. Pati dziesma jau manis klausījos, kad man piedāvāja, es izstāstīju, kā apmēram, kas man pašam patīk, kas man interesē, ka vairāk tā būtu daba un tā, un tad man atsūtīja dziesmu, un man pilnīgi bija tā, ka skudriņas izskrēja cauri, un klausījos, šī ir tā īstā dziesma, tad tā kā tiešām gribētu uzfilmēt klipu, tad man tiešām ļoti patīk. Mēģinu tā viegli pieiet, pats sev neapgrūtināt. Ir viegli strādāt, jo džeki ļoti atvērti, viņi sadarbojas un ātri viss iet uz priekšu tā dinamiski. Un tas man ļoti patīk, kad ir šī sapratne savstarpējā un gatavi darīt, un tā kā viss iet diezgan viegli, jā. Tas man patīk, ka tas ir tā, tas ir baudām, jā, ka var izbaudīt to procesu. Video klipu filmēšana ir plānota improvizācija vai arī improvizēts plāns, es tā teikšu. Daudz, kas tu var ieplānot, cik tu gribi, tad, kad sāc filmēt, tad ļoti daudz ienāk iekšā idejas, kas vēlāk paliek forši iesakņojas tajā tavā plānā. Tā, ka improvizācijas arī pietiek. Šis ir sava veida jauns pieejams. Cilvēks no malas, nevis mēs paši savā starpā. Līdz ar to mēs ļaujam darīt citiem savu, mēs darījām savu. Īstenībā, skatoties uz to, kā mums viss ir noticies un notiekās joprojām, un kāda ir visa šī vieta, aura ar laikapstākļu īstenībā, tad ir pilnīgi savādāk nekā es biju iedomājies, bet ar tādu labu sajūtu, ka savādāk. Nav kaut kādas beigās vilšanās par to, ka tur kaut kas ne tā vai šitā. Nē, ir forši. Man ir interesanti. Par tādu vietu es nezināju. Mēs filmējamies Romakalns, sauc. Forši. Cilvēki savām rokām ir izbūvējis kokā šo te visu pili. Super. Kā mūs uzņēma. Kā Latgalē. Viesmīlīgi. Paskaties, man vilka ādu pat iedeva. Ir tādi klipi, kurus noskaties, un tev ir vienalga. Ir tādi klipi, kur tur liekas, ka foršs klips bija. Un tad ir tādi klipi, kurus gribās nostīties vēl un vēl, jo viņi tā kā tev dziesmai piedod papildus jēgu. Ja izdotos šādi, tas būtu vienkārši ideāli. Cilvēku sejas izteiksme. Tā ir, kas ir vissvarīgākā, es teiktu, detaļa, jā, jo tad skatītājs redzēs, viņš spēs noticēt, ja tas, teiksim, aktieris ir savā lomā iejuties tiešām, un tad skatītājs arī tam noticēs, un tas ir ļoti būtiski, tā ir ļoti būtiska detaļa, kurai jābūt. Pirmkārt, gribētos, lai cilvēki vispār noskatoties video klipu pēc laika, lai viņi gribētos vēlreiz noskatīties to video klipu. Tas ir viens. Otrs ir, šī nav nekāda priecīgā dziesma, tas ir fakts.
bet gribētos, lai tā sajūta ir, kad ir Latgales mistikas tāds auras dziļums, lai būtu jūtams tajā visā senatnīgums, pamatīgums tāds. Tas, laikam, ir tas, ko visvairāk arī gribētos tajā klipā atstāt. Tā pirmajā uzmetienā liekas, ka hei, es tur kaut ko ātri salikšu, teiksim, par to rituālu daļu. Nu, ko tur varētu salikt, ko tur varētu darīt un tā. Un tad ir ļoti labi, kad ir kāds, kas pamāca, pastāsta, kā tam vajadzētu izskatīties. Līdz ar to tam tiešām arī tad ir pamats tam tajā kadrā. Un tas dod tādu lielāku ticamību un pārliecību. Tas nav vienkārši tikai tā skata pēc viss, bet tas ir tā tīri autentiski tapis. Bet nē, būtu samācies, vienkārši būtu forši, bet ir lietas un kaut kādi 5 grādi. Un, zini, visu dienu 5 grādos slapjām kājām jau sāk justies. Ļoti patīk atmosfēra. Mazliet augsti, mazliet slapji, bet latgaļu uguns sasilda. Grūtākais šodien ir saglabāt sausas kājas, jo tas ir tas, kas visgrūtāk izdodas. Man ir žļarkst kājas, bet zāle ir piemirkusi, lietas visu dienu līst. Mēs visu laiku esam zem lietus. Bet priekš klipa vajadzībām tas ir īstais, kas vajadzīgs, īstā sastāvdaļa. Augsti nav vispār. Tā latgaļu tērpi senatnie, viņi padomājuši par termoizolāciju perfektu. Tā kā ar šito vilku reāli silti ir. Pat neprasās. Neko neprasās. Mums jau visu laiku kaut kas smieklīgs notiekās. Mēs te ierācam paši par sevi un par viens par otru. Un vispār līdz šim smieklīgākais moments, man liekas, ir Daniela izgājiens ar to, ka es gribu ķiveri. Kiveres, tā ir štelle. Bez kiveres tu esi tā kā bez galvas. Un tad staigā nelaimīgs ar savu ķiveri, jo tu esi iegājis tēlā. Un no tēla iziet nevar. Tagad tūlīt ātries. Kas man ar degunu? Nu, tagad viņam ir nobrāsts deguns, nodilis ar piere. Lācis no kiveres. Neko viņam kājas toties savs, viņam labi zāvegi. Īstenībā es pirmo reizi vispār nesāju tādas rotas. Man pat rekur... es nezinu, es nemāku nokomentēt, caur kuru vietu es iebāzis vilkam roku, bet es zinu, ka pa muti viņa nāk rekur ārā. Katrā gadījumā es kaut ko tādu pirmo reizi nesāju. Es pat nezināju, ka tieši šāds fasols ir iespējams, bet ir nenormāli stilīgi. Man ļoti patīk īstenībā. Vai es staigāju tā ikdienā? Nu, varbūt tās tikai svētku dienās. Kostīms ļoti palīdz ieiet. Nu, es senajā arheoloģiskajā tērpā neesmu bijis. Es parasti esmu bijis kaut kādā 19. gadsimta tautas tērpā. Nu, godīgi sakot, šī ir daudz autentiskāka sajūta. Tāda tuvāk saknēm. Kamēr nav virsū tērps un kamēr tu neesi starp šiem te vecajām koka senatno koka pili, ir tāds interesanti, bet kad tu uzvelc, apstājies ar vairogu un zobenu torņa galā, tad pārņem tādas spēcīgas emocijas. Kaut kas tajā visā ir. Protams, ka tērps palīdziet noskaņā, jo ja mēs te skraidītu, nezinu, džinsos ar zobeniem, tas būtu fufels pilnīgs. Bet tad, kad tev ir pilnīgs tērps, paldies Kromakolna buroļēbai par to, starp citu, kas palīdzēja mums sapucēties, un arī citiem draugiem, kas zvanījās un dalījās ar šo visu, ar tērpiem, ar zābakiem, ar rotām, ar krekliem. Nu, īstenībā ar tērpu ir tā, ka pie viņa pat ir tā, teiktu tā, tā kā jāsadraudzējās.
kaut kā jāiepazīstās, vai kā lai to pasaka. Bet noteikti man tādā ziņā vispār man kostīmi, tērpi, grims, man tas vienmēr ir palīdzējis iejusties lomā, tēlā, vienalga, jebkurā situācijā. Tā ir tāda ļoti svarīga, man liekas, lieta, lai arī tev būtu vieglāk pašam atraisīties un to lomu iznest cauri. Cik jau labi sanāk, to varēs redzēt pēc tam, ka viss būs saformēts un samontēts. Tas patiesībā tērps ļoti palīdzēja noskaņā. Es nezinu, mēs tā baigi laikam te tagad netēlojam nekādas zvaigznes. Ar to tēlošanu vispār mums ir kā ir. Mēs jau viena lieta uz skatos spēlēt, un otra lieta kameras priekšā, kad tev objektīvs šeit kaut ko darīt. Dainis. Un man ir nosalušas rokas, un es daru kā Reimonds Pauls. Jā. Es domāju, ka mēs esam pārāk slinki, lai apzinātos to, cik bagāta mums ir vēsture. Ja mēs runājam par seniem latgaļiem un arī šodien tā iejūtoties šajās drēbēs un šajā te apmetnē, kurā mēs filmējam to visu, tas iedod citā laika ritējuma sajūtu. Es domāju, ka tas ir baigi svarīgi mums pašiem priekš savas identitātes stiprināšanas. Un tāpēc es domāju, ka lielais atslēgas vārds ir cilvēki. Arī šeit šodien cilvēki, ar ko mēs kopā esam. Foršās lietas jau rodās starp cilvēkiem, nevis tikai vietās vai kaut kādās speciālās lokācijās, telpās. Līdz ar to tad es teiktu, ka mums ir jābūt lepniem par to, ka mēs nākam no Latgales un esam ar ļoti tādām spēcīgām saknēm. Un arī šī zeme, teiksim tā, labākas vietas par Latgali, kur latgaļiem būt, laikam uz planētas īsti nav. Tāpēc, lai mūžīgi deg latgaļu uguns. Tajā mirklī, kā es tikko teicu, uz sajūti, jā. Kā var nesajust? Te apkārt tāds skaistums, tas mitoloģisks spēks tam visam piemīt.